Tātad kopējo mūsu studiju kursu mēs varam sadalīt 4 lielos blokos. Pirmais ir tātad pirmās 3 tēmas, tātad kas ir saistītas ar vispārējo daļu, finanšu tiesību vispārējā daļa, tad kas ir jēdzieni, kas ir finanses, kas ir finanšu tiesības, kas ir finanšu sistēma, nauda, naudas veidi un budžets. Tātad pirmā daļa, vispārējā daļa ietver sevi 3 apakštēmas, termini, jēdzieni, sistēma, nauda un budžets. Otrā lielā daļa saistīta ar iestādēm un iestādes, tātad kontroles iestādes un finanšu iestādes. Tātad tirgus dalībnieki un tirgus uzraugi. Un tad trešā jautājuma saistīta ar nodokļiem. Un pēdējā 4. ir finanšu pakalpojumi, finanšu instrumenti, finanšu darījumi un vispārējais.